Sveiki, vīri! Šodien forša saulaina diena, piektdiena. Man šodien brīvdiena, tāpēc plāns ir tāds. Braucam uz mežu, izbraukājamies pa mežu, vakarā ceļam telti, kurinam ugunskuru, taisam taktiskās vakariņas un gribu jūs iepazīstināt ar viskiju. Single malts, 10-gadīgais no Skotijas. Tā kā vakarā prezentācija un degustācija. Laižam! Vajadzētu mazliet iesildīties. Šeit neizskatās dubļens un pielīs. Mazliet vēlāk man arī pievienosies otrs čoms ar Bembi, un tad mēs brauksim kaut kur uz Baldonas, uz Garkalnas pusi, kaut kur uz turieni pagaņāt pa mežu, un tad jāatrod kaut kāds ezers, kur varētu palikt. Tiekamies mēs Salaspilī Circle K benzīna tankā. Mocīts mazliet nokrauts, izskatās pa smagu, redzēs kā būs mežā, bet mēs baigos džungļos nelīdīsim. Tāpēc domāju, viss būs ok. Galvenais pabraukāt pa mežu, gūt prieku, vakarā uzcelt telti, nodegustēt viskiju un paēst vakariņas. Jāsagaida otrs puika. Nu ko, brauksim uz mežu pavizināties? Tā, par cik ruslanām riepas ir, nu tādas 50 uz 50 maksimums, ja? Viņš nolēma nolaist gaisu bišku riepām, lai būtu foršāka saķere. Uz cik tu laidīs priekšējo? Priekšējā būs 1,5, aizmugurē 1,7. Nu ok. Mēs vienkārši izpētīsim taciņas. Šī varētu būt forša.
Mums vajadzētu atrast vietu, kur telti uzcelt. Kas? Mums vajadzētu atrast vietu, kur telti uzcelt. Jā, tad tam var viņi проедет. Сейчас испробую. Не. Я на горку не поеду. Хочешь на горку поехать? Мотаться в пустыне. Да, давай. Поехали туда. Впереди озеро, Марк. Где? Подожди, мне выехать. Я тебя не видел, я думал, где ты? Может быть, чуть-чуть приподнятнее. Подожди, стой. Блин, смотри, потратил. А ты пойдем. Это было сильно. Так, поворачивайся сейчас на скоску. Так, руль прямо. Назад теперь. Нормуль.
Куда дальше, ты думал? Ножку откинь. А? Ножку откинь. Встань. Тонет. Сильно, не, встань. Куда ты думал дальше? Nu, vot, neko labāku kā palikt karjerā mēs neizdomājam. Tūkstnesi, jā, Sahara, Dakara, redziet kāds te vīriem očiem braukā ar visu kaut ko. Apšim izdomājām, uztaisīsim telti, paliksim te, kāpēc ne. Mūsu jauko vakaru sāksim ar vakariņām. Mums ir Tactical Food Pack no mūsu draugiem veikala Arsenāls, kur mēs viņus nopirkām. Viņi mums viņus neuzdāvināja. 14 eiro. Beef and potato pot. Nu, tas laikam ir lielops ar kartupeļu potu, es nezinu, putra laikam, jā. Tūlītām mēs uzvārīsim ūdentiņu un atšķaidīsim šito te pulveri un ielaidīsim, kā tas ir. Tā, kas mums te notiek? Aizgāja. Es pagājušreiz nodedzināju savus rokturus. Nu kā, sanāca? Davai, ka paskatīsimies, kā viņš iekšā izskatās. Nu, davai raujam vaļā. Hop. Hop. Te vēl ir šitāds sūdiņš. Nu, vot. Var redzēt, jā, šitā te izskatās. Tas viss jāšķaida ar ūdeni un aiziet. Tātad vēlreiz, jā, ļoti izdevīgi, ātri un ērti. Tactical Food Pack. Tur tajā paciņā ir šitie divi sūdiņi iekšā, jā, nu viens katrā. Es domāju, ka tas ir specijas, bet tas ir laikam, lai ne mitrumu savāktu. Es pagājušreiz viņu apēdu. Nekas jau nebija, nejūtu. Tā ūdens mums jau vārās, tā kā drīz vajadzēs sašķaidīt. Nu ko, bliežam iekšā ūdeni. Nezinu, cik daudz mēģināšu uz aci. Tā, nu laikam vairāk arī nevajag īstenībā. Jā, pietiksies. Nu, tāda šitien ir tā putra. Saprotams, ka viņi ir jāizmaisa kārtīgi. Un pēc tam es domāju, ka viņu vajadzētu aiztaisīt ciet, lai viņš tur uzbriest. Op. Kā tev veicās? Padaudz ūdenī, es domāju, jā? Nu, viņš piebriedīs. Tur šitas skatis, tu šeit kaut kādas metiņas. Jā, laikam līdz turienē vajadzēja. Jā. Tā kā būs ok. Tā, nu mūsu ēdiens varētu būt, kad ir gatavs. Skatīsimies, kas tur ir iekšā. Tā, nu, vot, tāda butra lielopu gaļa ar kaut ko. Čaļi, garšīgs, afigēķi. Lai jau cik tas dīvaini nebūtu, bet lielopu gaļa arī šeit ir klāt. Ne tikai rakstīts. Baigi ērti tādu paņemt. Ne tev kas jāmizo nekas. Baigi normāli. Mēs vēl domājam uzkurināt ugunskuru un kaut kāds desiņas pacemt. Jā, ar šito būs pa īsu vīriem. Es nezinu, varbūt šitos te var nopirkt vēl kaut kādos veiklos, bet es viņu esmu 2 reizes pircis tajā Arsenālā. 14 eiro. Varbūt nav nemaz tik lēti tas, bet toties ērti. Ruslan uzēdi.
Protams, mēs aiz sevīm neko neatstāsim, ja visu šitos te atkritumus mēs savāksim un vedīsim līdzi. Nav vains, ne? Ritīgi labs. Tā, kungi. Un nu ir arī oficiālā daļa. Pagaidiet, es pagriezīšu bišķi klusāku mūziku. Mani moto draugi, ja? Adventure Riders, sveiciens jums arī. Gribēju šodien jūs iepazīstināt ar Arāna viskiju. Ja, tas ir Arāna viskijs no Arāna Distillery ražotnes Skotijā. Ir tāda Arāna sala pie Skotijas, ja? Viņa ir ziemeļu daļā. Viņi ražo gan 18 gadīgus, gan 21 gadīgu un kā arī citus single maltus. Un šitais konkrētais 10 gadīgais principā ir viņu tā kā pirmais ražojums, jā. Viskija darītava principā nav sena, jā. Viņa ir dibināta 95. gadā, tā kā viņai ir tikai 20 gadi. Nu, ko attaisīsim, pastīsimies, kāda pudeli izskatās. Jā, redziet, tāda smuka pudelīte, jā, ar ļoti tādu etiķeti, tādu gaumīgu, jā, nav nekas baigi noraibināts, stilīga etiķete. Viskiem ir 46 grādi, jā, tā kā, nu, diezgan stiprs viņš ir. Kā jūs redzat, viņam varbūt, nu, tā krāsa, jā, liekas baigi gaišais priekš 10 gadiem. Arāna viskijs netiek krāsots ar krāsinātājiem. Nu, tur parasti to izmanto karameli, ja? Jo, ziniet, Jack Daniels, piemēram, tāds tumšs ir, ja? Viņam tā diezgan spēcīga karamelīte ir klāta, ja? Un viņš arī tāds tumšs ir. Nu, tas ir viņu tā kā stils, tas tumšais. Šitais ir noturēts burbona mucā. Tas ir dabīgā krāsa, kādu pa 10 gadiem dod burbona muca. Daļēji arī daži viskiji tiek turēti šerī mucās. Uz tās Arāna salas, ja, ir tikai faktiski viena viskija darītava, kas ir Arāna Distillery. Vēl ir 2019. gadā viņi tie paši saimnieki uztaisījuši vēl vienu darītavu, kas ir lāgi, ja, kas specializējās uz kūdras viskijiem. Varbūt jūs bijāt cirkā viskija festivālā, mēs viņu arī prezentējām tur. Viņš ir tāds kūdrens, ja, nu kā cita mēdz teikt, ar to slimnīcas garšu. Nu, davai, attaisīsim šo brīnišķīgo dzērienu un ieliesim pa glāzēm un nodegustēsim viņu, ja? Mēs esam par zaļu dzeršanu, par atbildīgu dzeršanu, ja? Nekāda piedzeršanās te nebūs, jo šo viskiju principā bauda. Tā, kā es teicu, atkritumus mēs visi pēc tam savāksim. Tā tad veram viņu vaļā. Šis aromāts lejam glāzītēs. Ieliesim Ruslanam, ja? Un ieliesim man. Nu, tā kā visās viskija degustācijās, ja, tad sākam ar krāsu. Tā kā redzēt, krāsa ir tāda, nu, gaiša, kā es teicu, ja, bet jūs ziniet, viņi ir tikai tāpēc, ka viņi ir no burbona mucas paņemta, bez krāsvielām. Kā jau teicu, 46 grādi, aromāts, ja, svaigs, augļains, zaļie āboli, var sajust citrus augļu notis, ja, medus, vāniļa, nu, principā tam ir jābūt trenētam degunam, jā, lai to sajustu. Tā kā ļoti augļains viskijs. Nu, noapgaršosim, kāda ir garša. Ko es varu teikt par pēcgaršu? Jā, jūs jūtat medu, karameli, ir vaniļas notis, apelsīnu miziņas. Ja jūs esat arī tāds viskiju pazinējs, jūs varat arī kokosrieksu mazliet sajust. Tā, nu, Ruslan pasmaržo jūtīja augļus, ābolīti, vaniļu, medu. Ne, nu tur jātrenē deguns, pagaršo. Ābolīts, medus, vaniļa, kokosrieksts, ja tu esi pret vinutīs dzērājs, baudītājs. Varbūt vēl daži fakti tādi vēsturiski par šo salu, ja? Kad Amerikā bija sausais likums, tā bija viena no visvairāk, kā saka, salas, uz kuras visvairāk bija destilāti, ja? Kas nodarbojās, protams, kā saka, tirzniecība ar Ameriku. Ja? Tur bija vēsturo plēš, kad kaut kā 300 destilāti bija uz šīs salas. Un tad, kad sauso likumu atcēla, ieviesa licences, ieviesa
to akcīzi, ja, un vispār uzraudzību alkoholu. Tā no tās salas principā viss izmira un nepalika vairs neviena viskija darītava, ja. Jo tāpēc arī uz Skotijā, uz mātes zemes arī ir ļoti daudz viskija darītavas, lielas, spēcīgas, kas principā izskoda ārā tos visus mazos viskija darītājus. Bet 95. gadā, jā, Ārāns atzima, sāka ražot single malta viskijas, un, kā teicu, 19. gadā vēl viena darītava attaisīja Lāgi, ja, kas nodarbojās ar viskija ražošanu, to kūdrēno, ja, to specifisko, jūs ziniet. Tas varbūt ne katram garšo, bet ir arī cienītāji. Tas varbūt tā īsumā par šo viskiju viss, ja. Latvijā cena viņam apmēram ir 40–50 eiro. Pie mums Latvijā ir nopērkami 4 veidi. Visi viņi ir virs 50 grādu. Šitam ir 10 gadīgiem ir 46. Un mēs nelietojam šeit nevienu krāsotāju, ja, nekādu karamelu klāt neliekam. Tik, cik no mucas ir paņemta šī krāsa, ja. Burbonu mucas, kā arī šerī mucas tiek izmantotas. Paldies! Jā, draugi, tad priekā. Kā arī gribu pateikt, ka šis viskijs principā ir labs sākums, lai jūs iepazītu viskija pasauli, viskiju single malt pasauli. Ja? Viegls, patīkams viskijs un par pieņemamu cenu. Vēlreiz. Prīmā es teikšu. Ko vīri? Rīt ir motosezonas noslēguma pasākums pie Agropoles. Mēs nebūsim, mums ir šodien tāds motosezonas noslēgums. Es ceru, ka sezona visiem bija interesanta, es ceru, ka sezona visiem bija droša, neviens nenokrita, nesalauza kājas rokas, ja, un neviens mēs nepazaudējām savus motodraugus. Tāpēc iedzersim tagad jau atkal par motosezonas noslēgumu un gaidam nākamo 2026. gadu, lai atkal kopā varam gāzt pa mežiem, braukt eiro ceļojumos un tā tālāk. Priekā, vīri! Davai, vīri, paldies par šodienu, ja, ka bijāt ar mums. Mēs tagad pasēdēsim, pačalosim, ja, parunāsim pa motolietām. Un par sievietēm varbūt nedaudz. un tad sagaidīsim saulēktu un līdīsim teltīs gulēt. Cerams, ka pa nakti nenosalsim. Un tad jau no rīta možamies kaut kādu kafiju, kaut kādas brokastiņas. Nedaudz caur mežu un uz māju pusīti, jo tomēr sezona vietas beigām visticamāk šitais jau ir mūsu pēdējais tāds kempinga izbrauciens. Davai, čau, līdz rītam! Čau, vīri! Pulkstens ir 1:15. Man ir pizdziets augsts. Es biju teltī ieslēdzis šito. Es esmu pārsalis, bļaļ. Nu, ir nafik šitos eksperimentus. Kroči, pamodos, bija nosalu pizdziets vienkārši. Ieslēdz to plītiņu, es esmu sasildītos. Tā kā davai, vīri, līdz rītam. Bļāviens ar šito gāzes lampiņu. Vismaz kaut kāds siltums teltī ir. Līdz rītam vēl 4 stundas. Vismaz. Ir, protams, romantiski motociklus telts, ugunskurs. Bet naktis ir augsts, vīri. Bļā, es reāli nosals esmu. Bļāviens, tas ir glābiņš. Celsimies augšā, bļāķi, pa nakti bija pizdziets augsts. Es visu nakti kurināju to prīmusiņu, tad kaut kā bija silts. Un pret rītu jau it kā bija ok, es tev ietinos vēl kaut kādā pledā uz galvas uzliku, kaputs uzliku. Tās vēl piedzīvojums.
Labrīt! O! Kas tur lien ārā? Ruslāņčik, labrīt! Labrīt! Nenosali? Nē, Padzersim kafiju, pakosimies un gāzīsim uz mājām. Как я тут лоханулся? Nu ko, vīri? Laiks doties uz mājām, bļaļ, viss smiltīs. Ko darīt? Tā, kur Luslans aizbrauc, rekur. Šī bija točna pēdējā nakts teltī, tāpēc, kad bija ļoti augsts. Nē, protams, pareizais ekipējums vajadzīgs. Man tāds sūdīgs. Kaut kāds lētais guļamais. Paliec sveiks, karjeri! Tā, galvenais telefons paņēma.